Kā gan lai saprota, kā šajā pārsātinātajā vidē nopelnīt 5 reizes vairāk? Teiksiet, nereāli, kā gan savādāk. Gan jau esi pamēģinājis Secret grāmatas, sarkanus makus, zvīņas tajā, čeku dedzināšanas attiecīgajos datumos, un, protams, astroloģiju, ezotēriku un pats galvenais – meditācijas. 100 punkti tu meditē uz labklājību, un tas nozīmē uz naudu. Ļauj minēt, pēc visa šī dzīves līmenis nav mainījies. Vismaz šoreiz nemelo sev un esi godīgs pret sevi. Vai esi aizdomājis, kā tas ir, ka tas, ko tu gribi, nepiepildās? Kas tad vēl bez tevis pārvalda tavu rīcību? Ja es gribu paņemt krūzi, es paņemu krūzi, iedzeru tēju. Kāpēc? Jo es gribu iedzert tēju. Es gribu, es eju un es izdaru. Visas atbildes ir jūsu sajūtās, emocijās, vai kā jūs to saucat, intuīcijā. Cilvēki dzīvi par 90% kontrolē zemapziņa, un konkrētāk zemapziņas programmas, kas tikai jūsos iedzītas no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam. Ja vecākiem bija bailes no naudas un to slēpa, krāja melnai dienai, nespēja savā starpā izveidot attiecības un gala rezultātā izšķīrās, vai dzīvo kopā, bet viens ar otru nerunā, tā arī ir izšķiršanās. Un nebija to vidū, kas juku laikos izmantoja iespējas, palika nedrošības zonā, algotajā darbā, kuru viņi samainīja ticību, ka tā ir drošība, kā arī nosodīja turīgus cilvēkus. Tad šīs bailes pārmanto bērni, un šīs programmas ir tās, kas regulē bērnu dzīvi. Kā tas notiek? Jūsu zemapziņa spēlē ar jūsu uzmanību neapzināti. Viņi versīs uzmanību uz lēmumiem, lai tu nesaskartos ar lielāku naudu. Viņa caur intuīciju tev iedos tādus uzdevumus, kuri tevi noturās esošajā finansu līmenī. Tava apziņa grib uz 10% naudu, bet tava zemapziņa no naudas grib izvairīties uz 90%. Un tagad principā ir vienalga. Vai jūs garīgi attīstīsieties, jogosiet, apmeklēsiet retrītus, izlasīsiet tonu ar grāmatām, esiet keto vai vegāni, tikmēr, kamēr nesakārtosiet savas emocijas un netiksiet skaidrībā ar savu nepārliecinātības sakni. Jā, un tieši nepārliecinātība ir tā, kas neļaus veidot vērtību. Tevī būs pārliecība, ka jāpalīdz tuviniekiem, bet sevī būs grūti ieguldīt. Tu vēlēsies būt izdevīgs citiem. Izdegšana būs tavs labākais draugs. Ja cilvēks pats nav vērtība, tad viņam vienmēr nauda būs vērtīgāka. Un ziniet ko? Šim cilvēkam nemaksās. Drīzāk uzmetīs vai novērsīsies, jo viņa zemapziņa uzskata sevi, ka es neesmu pietiekoši labs, es neesmu pelnījis, un es nedrīkstu to saņemt. Es nedrīkstu šo no dzīves saņemt. Bet vislielākā imbecīlisma pakāpe ir tad, kad pats saprot, ka viņa zemapziņā ir programmas, kas killerē dzīvi, ir apzināta nevēlēšanās no šīs programmas tikt vaļā. Bet mūsdienās ir strādājošas metodas, kuras šobrīd veiksmīgi strādā. Bet vai tu būsi pietiekoši varonīgs nostāties pret sevi? Tas ir atkarīgs no tevis. Jau 2 klienti un kopējo summu 1100 eiro. 1 nedēļas laikā. Bet galvenais, kas ir panāks, ir tas, ka ir ticība parādījusies. Ticība, ka tas ir iespējams. Tas bardaks beidzot tā kā pazuda, sāk ieviesties tāda kārtība dzīvē. Diezgan īsā laikā es dabūšu jau plūsumu un savus klientus, un finanses sākušas plūst, un viss notiek. Man sieva brīnās, kādā veidā tas ir noticis. Es jau esmu strādājis un nopelnījis. Man likās, ka šī diena nekad nepienāks.